Nu, dažos vārdos vēl par ziemas makšķerītēm. Tagad tomēr pats sezonas sākums. Daudz no mums gribēs kādu jaunu makšķerīti nopirkt, atjaunot kaut ko no vecajām. Un tad vienkārši paskaidrošu, pastāstīšu, kā tas, uz ko būtu jāpaskatās, ja mēs izvēlamies sev jaunu balvlaikas makšķerīti. Nu, tātad skatāmies vispirms materiālu, putekļplasts vai plasmas. Jā, plasmasa būs it kā ilglaicīgāka, nu, tātad ilgmūžīgāka, bet nu, viņa biežāk aizsals. Tikko tiek mazākais mitrums, tā plasmasa var aizsalt. Viņa ir pat pa sevi augsta, ja mēs ar pliku roku makšķerējam. Nu, man it kā ir arī plasmasas makšķerītes un daudz, bet tad viņas ir jāsmērē papildus. Katrā gadījumā tas ir tā izvēle, lai paliek jūsu ziņā. Bet ir nianses, kuras ir kopīgas gan plasmasas, gan putekļplasta makšķerītēm. Tātad, pati vienkāršākā putekļplasta makšķerīte, ko es jums gribu parādīt. Tātad, nu, forma parastā, forma absolūti parastā. Vai nu viņa ir apaļa balvlaiciņa vai šitā saucamā ģitāra. Plus liekam iekšā spolīti. Tepat tā ir presēts putekļplasts. Presforma, it kā iekšā viss ir ciets, viss normāli. Liekam spolīti, nu, viņi griežās ar skrūvīti pievelkam, viss it kā ir labi. Tas ir pašas lētākās veikalā. Filmējam mēs, protams, ka Zebra Master veikalā. Visa regulēšana, nu, tā kā bremzīte, lai mēs piecārtot, ka mums lielāka zivs, lai mums padot no auklu. Visa balvlaiciņām vispār, visām ir ar to vidus skrūvīti. Tātad viņi mēs piezvieg, nu, tā kā šitien te tā kā makšķerēšanai netraucē, pieciršanai viss netraucē, bet tad, ja ir lielāka zivs, tad tas kaut kā to dažus centimetrus, lai auklu nepārautu, pados auklu. To visu var izdarīt, nu, makšķerīti vienkāršāk. Bet ar laiku, ja kaut kur uzspied, kaut kur iesals kaut kas, tad apakšā tas putekļplasts apakšā var nedaudz deformēties. Un tad sākās kaut kur brīžiem tāds, kad velc auklu un kaut kur iestrēgst iekšā. Citām makšķerītēm, nākošām balvlaiciņām, kuras arī pat bišķiņ mazākas ir, nedaudz mazākas, kas ir ērtāk varbūt. Jo šito te, kā nu kurš ir pieredzis, cits makšķerē šādu te tur makšķerīt, cits makšķerē šādu te. Ja, un ja turam šitā te, tad šitā te ir paliela tev roku visu laiku šitā te. Pus tāda ērgļa ķepā izplast. Tad priekš tam ir šitādas te mazākas makšķerītes. Nu, super makšķerīte, viegla. Paņem rokā, viņa tev rokas kulaks aizverās un mazāk salst rokas. Bet te ir pilnīgi cita konstrukcija. Jau pašā putekļplastā ir iekšā ir plasmasas forma, kurā ieliekam mēs spolīti, un tā spolīti jau redz griežās stipri labāk. Viņi slīd, plasmas slīd, un viss tur notiekās ļoti labi. Nu, tā ir kā nedaudz dārgāka, bet jau pavisam savādāk. Šī neieķīlēsies, vai ieķīlējies stipri retāk. Plus vēl tas, ka lai arī ar skrūvīti būtu vieglāk regulēt bremzīti, te ir tāds mīkstas plasmasas, nu, viņas pieņemts tautā saukt par silikonu, bet, nu, mīkstas plasmasas tāda šaiba, kur ir tieši neļauj pārāk stipri pievilkt to skrūvīti. It kā tu vari visu regulēšanu, bet tev, lai pārslogot, nu, ir jau grūtāk. Tātad daudz vieglāk ir regulēt. Tieši auklas padevi, rezerves auklas padevi. Gan tad, kad mēs pārējām no āliņģa uz āliņģi, lai mums tur nav kaut kur nosilšām rokām, kaut kur baigi jāķimerējās, kaut kas tur jāgroza. Mēs vienkārši noregulējam tā, ka piecērt velkot, viss normāli. Pienākam kaut kur, mēs varam auklu padabūt ārā un varam arī
tā bija stingrāk piespiežot, un varam arī ietīt, bet tas netraucēja tātad kopēju makšķerēšanai. Tas ir nedaudz, tā ir atkal cita konstrukcija makšķerītei. Un tā saucamā sporta makšķerīte, kas ir, laikam viss vairāk nostrādātā. Plus ir tātad formiņa. Pat pa sevi forma, presētais puteklis, tā kā viņš ir apakšā zemes polītes, liekas plānas plasmasas, nesalstošas, mīkstas plānas plasmasas šaibiņa, pa kuru attiecīgi šī te spolīte slīd, super labi slīd. Pie tam slīd gan slapja, gan sausa. Viņa, tad aukli jūs varat strādāt ar varat strādāt ar tievām aukliņām, un būs pārliecība, ka nekad nekas neieķīlēsies. Un te ir pilnīgi jau cita konstrukcija arī skrūvīte. Nevis iekšā skrūvējas, bet arī, protams, ka liekās apakšā, lai nepiespiestu pārāk stipri mēs to spolīti, liekas mīkstas plasmasas šeibiņa un mīkstas plasmasas, tiešām no mīkstas nesasalstošas plasmasas, tātad augstumā nelūstošas. Tie, kas ar putekļos makšķerītēm makšķerē sen balēciņām, tie zina, ka bija kaut kādi gadi pašās pirmsākumos, ka viņas ražot, ka tie uzgrieznīši bija no cietas plasmasas, kurš mīkstā šitā, kamēr ārā vēl nav lielie mīnus, viss labi. Un tikko lielāks mīnus, tikko tu gribi piegriezt, klikšķi un uz pusēm. Tad tagad viss ir mainījies. Jo mīkstas plasmasas uzgrieznīts, viņš jebkuros apstākļos kalpo labi, un tu ļoti ērti var regulēt, ļoti viegli regulēt. Tikai bikiņu piespied, un tu visu pārspriegot tu nevari. Tā kā viss ir ļoti, ļoti labi. Plus tas, ka šīm te makšķerītēm, kur ir vēl izvēloties makšķerītes, uz ko jāskatās, ir pats, ja spolīte ir viens, ja spolītes konstrukcija un materiāli atšķirās, tad makšķerītes spicītes materiāls arī ir ļoti svarīgs. Jo parasti ir 3 veidi pierast. Ir mīksti plasmasiņa, tāda diezgan resna. Tā ir tā, kas ir it kā nekāda problēma. Ir biki cietāka plasmas, kas lielākā augstumā var kaut kur ātrāk nolūst. Un ir gan stiklasšķiedras, gan grafīti, pamatā vairāk stiklasšķiedras, tas, kas augstuma tur ļoti labi, bet jau cietāk. Bet tievāka, smalkāka, tāda, kas, ceļš tad, kas strādā ar bezēsmas mormiškām, tad ir ļoti svarīgi, lai tev viss būtu ļoti smalks un viss būtu labs. Tad tu tur var strādāt un tāds sajūt. Arī tas piecirtiens ir bišķi savādāks, jo apstāties, piecērt tev paša zivtiņa, aiziet te kaut kur. Brīžiem var neizcirst kaut kādā rupākai zivītē šodien. Te piecirtiens ir pavisam cits, tu iedot tādā asāku var strādāt. Asāku spēlīti var iedot, kas arī asars topējot, ir ļoti svarīgi. Un tas patiesībā tā cenas, ja mēs skatāmies tā uz visu kopējo, kā pasaulē viss ir mainījies, tad ziemas makšķerītēm cenas nav tik būtiski mainījušās. Un pieejams viņas jebkura makšķerīte ir ļoti demokrātiskās cenās nopērkama. Pēdējo gadu tāds jaunums, un kas ir ceļš populāra makšķerīte bezēsmas mormišku cienītājiem, ir šeit tieši tā pati konstrukcija, ko mēs tikko runājam, ar to visu disku, ar visu tā, superlabā konstrukcija. Tad ir šāda te makšķerīte, viņa bezsardziņa makšķerīte, tad ar tievu spicīti. Pats spicīti, pats kātiņš ir diezgan stingrs. Tāds tā kā džiga spinīgi, kuriem ir pats spicīti ir mīkstāk, un tālāk jau viss ir ciets. Tu vari tik strādāt arī cīnīties ar lielu zivu. Un spicīti tad ir tā, kas rāda to copi. Tad tu vari iedot tik smalku to spēlīti. Tādu, kur uz acis pat netveram, jo zem mormiškas svara spicīte, pat zem lielas mormiškas svara spicīte īsti neielotīsies. Viņa neslāpēs to spēli, bet copīti, to asarīšu, to tikšs, jūs ieraudzīsiet. Tā kā tādas makšķerītes arī mums ir. Un daudziem atkal ļoti nepatīk, daudziem sapmaņiem ļoti nepatīk ar tām skrūvītēm, ko es tur varu pieregulēt, es tur visu varu pazaudēt. Tad ir šāda te konstrukcija. Ļoti vienkārša, kur tu nospied podziņu, ieliec to spolīti. Šādas te bez kādiem uzgrieznīšiem, bez kādām skrūvītēm, uzgriežņiem un tā tālāk. Pie tam bez metāla kaut kādām atspērēm, kas var izlidot. Vienkārši podziņa, nospied podziņu, tīna auklu,
palaid podziņu vaļā, spolīt nekustās. Nu, tad, ja mēs ķeram, ja mēs neejam uz kaut kādiem trofejas lieliem asariem seklumā vai makšķeriem tieši dziļumos, kur mums ļoti svarīgi, lai iekšā nekas mitrums sniegs nekur netiek, kas vispār balulaiku lielākais pluss, balulaiks tipu makšķerīšu lielākais pluss, tad mēs šitādu makšķerīti izvēlamies. Nu, tikai, ka mums vajag vai nu ietīt vai ko, vienu roku piespiežam, ar otru žuk, uztinam. Ļoti ērta makšķerīte. Nu, un kāpēc es vienmēr iesaku tomēr vairāk balulaikas tipi makšķerīti? Tātad makšķerītes ar slēptām spolītēm. Tāpēc, ka tad netiek iekšā sniegs auklā. Auklā, apstāties, kāds mums tagad arī laiks. Un bieži vien, kad mēs makšķerējam, kad mums tur ir ūdens uz ledus un vēl tur kaut kur samīcamies un tam ar atklāto spolīti. Makšķerīt iekrīt tajā ūdenī vai vēl kaut kur sasitās tas sniegs, tad viņš atkal sasalst, ūdens sasalst, un tad mēs aukli nevaram dabūt. Nu, tad tāds bišķi lielāks čakars. Tā no makšķerēšanas viedokļa zivīm un visam ir pilnīgi vienalga. Tāpēc skatieties, kas jums ērtāks. Ar balulaiciņu it kā ir ērtāk tad, ja tu makšķerē tīri ar marmišku. Ja tu makšķerē ar kaut kādu plūdiņu vai ar blītkiņu, tātad kā mēs ar kaut kā asarē ziemas žibuli, ja? Tad var taisīt gan ar balulaikas makšķerīt, gan ar atvērto spolīti. Tā kā vairāk pierasts ir ar atvērto spolīti, jo nu, tad tas tāds nu, atkal kā kuram patīk. Katrā gadījumā Zebra Master veikalā makšķerīša izvēle ir milzīga, un pārdevēji ir zinoši, ziemas copaņi, azartiski, kur jūs tādu azartu izstāstīs. Puiši izstāstīs par katru makšķerīti, par katru konstrukcijas īpatnību, visu.